Kristus ir augšām cēlies. Patiesi viņš ir augšām cēlies. Labi, mēģināsim novienreiz. Jums ir jāatbild patiesi augšām cēlies. Ja? Okay. Sākam vēlreiz. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Paldies, nu jau bija labāk. Es ļoti ceru, ka mēs līdz dievkalpojuma beigām tad arī iemācīsimies. Daži tehniski ziņojumi. Tad es ceru, ka jums ir dievkalpojuma programmiņas, lai jūs varētu sekot līdzi, kas šeit notiek. Un, jā. And then I would like to start with a warm welcome to all of those who joined this Easter service of Latvian congregation, even maybe your Latvian language is not so fluent as to understand all the theological depth of my sermon. That is why we have made sure that you have some translation. First, you can follow the liturgy of the service, as most of the liturgical texts in English are available in service leaflets. But most importantly, you can get a device to hear an English translation of my sermon. We are testing this technical solution today, so please forgive us if something doesn't work as smoothly as it should. So, if you don't have this device yet, then please take one at the end of the hall there. And then, secondly, we are delighted to have Melissa Deal and Junko Rutkowski with us today. They will bless us with wonderful music in this worship service. Thank you. Un vēl tātad visi tie, kas ir kristīti, ir aicināti lietot svētā vakarēdienu dāvanu. Lai kur arī jūs parasti esat kopā ar trīsvienīgo Dievu un savām ticības māsām un brāļiem, ja jūs šodien piedalāties šajā kristīgās draudzes dievkalpojumā, tad esat aicināti būt ar mums kopā arī pie kunga galda. And all those who have been baptized are invited to participate in the Lord's Supper with us. Wherever you are usually in communion with triune God and your sisters and brothers in faith, if you are in this Christian service today, then you are invited to be with us at the Lord's table. And of course, you are all invited not to rush away immediately after the service, but to join us for a cup of coffee. Thank you. That's probably all. Cerams, ka tas ir viss, kas man bija jāpasaka šajā rītā. Kad mēs esam gatavi sākt šo dievkalpojumu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Kopīgi dziedāsim 102. dziesmu. Thank you.
Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti. Tāpēc zemosimies Dievu priekšā visi no sirds tā lūgdam. Visu varenais Dievs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Ja šī ir bijusi jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to, sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Mūsu debesu Tēvs savā žēlastībā ir ļāvis savam dēlam mirt par mūsu grēkiem, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu pārkāpumus. Sekojot Kristus pavēlei, es jums pasludinu, ka jūs no grēka esat atpestīti, un visi jūsu pārkāpumi ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Gods Dievam augstībā! Tas kungs ar jums. Lūgsim Dievu. Dievs, Tu, kas šodien caur savu vienpiedzimušo dēlu esi uzvarējis nāvi un atvēris durvis uz mūžīgo dzīvību. Mēs Tevi lūdzam, paliec pie mums un vādi, kas sasniedzam savu ilgu piepildījumu. To lūdzam caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausieties Dieva vārdu, kas rakstīts Jesajas 53. nodaļā, no 1. līdz 12. pantam. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši?
un kunga elkonis, kuram tas atklājies. Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izplautušās zemes. Ne tam augumā, ne košumā, kā mēs uz to raudzītos. Nec paskata, ka mums patiktos. Nīcināts un ļaužu atstums vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēpt seju, nīcināts un mēs viņu ne par ko neturējam. Taču viņš nesa mūsu sērgās un uzņēmas mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām un pameklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš cikā saurūps mūsu pārkāpumu dēļ, sis mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācības, un kas nāca par viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis, katru iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satrieks un sists viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidiem tiesā paņema viņu, un kurš no viņa paudzes vēl to atceras. Kā viņš nogriez no dzīvo zemes un sis manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar jaudariem viņam kaps, ar bagatiem viņš gāja nāve, kaut varas darbus nebija darījies, un viltus nebijām tam uz lūpām. Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu nolicis pat sevi par vainās upuri. Viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. No dvēseles mogām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāts. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varenājiem. Kopā ar stiprājiem viņš dalis labījumu, jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztūkšojies un ticis pieskarties pārkāpējiem. Kaut nesis daudz grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Tas ir tā kunga vārds. Aleluja! Apliecināsim savu ticību ar Nīkais ticības apliecības vārdiem, visi tā sacīdami. Mēs ticam uz vienu vienīgu, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radīs debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs un patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tāpis caur svēto garu no jaunavas Marijas un cilvēks tāpis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, trešajā dienā augšām cēlies pēc svētajiem rakstiem un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un Kungu svēto garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas par Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis un uz vienu svētu, vispārēju un apustulisku baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē.
Turpinot dievkalpojumu, dziedāsim 207. dziesmu. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas, kas ir šīs dienas sprediķa teksts. Bet Marija stāvēja ārā, kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: Sieviete, kādēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja: Viņi paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: Sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: Rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja:
nepieskaries man. Es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saka viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un viņi stāstīja, ko viņš tai sacījis. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Amen. Aleluja. Kungs, Dievs, dāvā mums savu svēto garu, ka vārds, ko esam dzirdējuši, nonāktu līdz mūsu sirdīm. Tāpēc svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Šķiet, ka vispirms jāpārbauda, vai jūs esat labi iemācījušies tagad jau. Tātad, Kristus ir augšām cēlies. Nē, īsti labi neiet. Tad jums ir jāatbild, patiesi augšām cēlies. Ja? 2 vārdi, patiesi augšām cēlies. Tā ir jūsu darba. Tad mēģināsim vēl vienreiz. Jo tas ir lieldienas sveiciens, kā tas šajā dienā ir jādara. Un vēl rīt patiesībā veselu nedēļu. Labi. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi ir augšām cēlies. Nu, jau ir labāk. Paldies. Labi. Es saprotu tā, ka evaņģēlija, protams, arī citi bībeles teksti, tika rakstīti ar domu, ja ņemot vērā, ka tie tiks uzklausīti kā priekšlasījums, kā stāsts. Jo, redziet, stāsti jau parasti uzrunā emocionāli daudz dziļāk. Ne tikai informē vai dod kādas ziņas. Varbūt tieši pretēji tam, kā mēs bieži Bībeli izmantojam šodien, kā savu veidu pavāra grāmatu vai telefonu grāmatu, kaut ko uzzināt. Arī tagad būtu bijis īsti labi un svētīgi, ja mēs tikko būtu noklausījušies visu Jāņa evaņģēliju. Nebūtu jau patiesībā nekas traks, mazliet vairāk par 2 stundām, un pat tad būtu arī izlasīts. Bet labi. Mēs šajā brīdī centīsimies atcerēties, ko esam lasījuši un dzirdējuši citās reizēs, kad Jāņa evaņģēlijs ir ticis lasīts. Bet jau tagad, ieskatoties šajā fragmentā, kur lasījām, klausoties to, mēs varam teikt, ka tādam rūpīgam Jāņa evaņģēlija klausītājam šajā brīdī kļūst skaidrs. Kaut kas neparasts ir noticis. Un neparasts ne tikai ar Jēzu Kristu, jo arī, protams, tas ir kaut kas pat neaptverams, bet kaut kas neparasts ir noticis ar pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ar Jēzus Kristus un mācekļu attiecībām. Ar pašu Dievu. Jo redzat, līdz šim brīdim Jēzus, tad, kad runāja par Dievu, tad viņš teica, ka viņš runā par tēvu, vai par tēvu, kas man sūtīs, vai arī manu tēvu. Un savus sekotājus viņš sauc par mācekļiem, vai kalpiem, vai draugiem. Bet tagad Kristus izsakās savādāk. 17. pantā ieskatāmies vēl vienreiz. Kristus saka Marijai, dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva. Kaut kas ir mainījies, kaut kas ir sasniegts, ir sākušās kādas jaunas attiecības. Tas pat ir varbūt līdzīgi kā pumpurs kādā brīdī atplaukst par brīnišķīgu pavasara ziedu. Kristus mācekļiem tiek piedāvāts jauns redzējums, jauna pasaule un jaunas attiecības. Tādas attiecības, kurās viņi tagad varētu iepazīt Jēzus Dievu, tā kā Jēzus šo savu Dievu līdz šim pazīst. Viņi varētu būt pat tuvās, intīmās attiecībās kā bērni
ar tēvu. Citiem vārdiem sakot, viņi tagad varēs beidzot būt īsta un patiesa Izraēla tauta. Jo Dieva tautas, Izraēla tautas aicinājums no paša sākuma, protams, bija būt par Dieva bērniem, būt par īpašiem Dieva pārstāvjiem visas cilvēces vidū. Bet, diemžēl, šai Izraēla jūdu tautai bija problēmas ar šo aicinājumu. Pati ideja par šādu aicinājumu, protams, dzīvoja dažos vecās derības tekstu fragmentos. Arī reizēm šī ideja dažādās formās veidoja viņu kā ebreju pašapziņu vai tādu sociālu sabiedrisko domu. Un tomēr nepārprotami bija skaidrs, ka ja arī Izraēla tauta tiešām ir Dieva bērns, tad, diemžēl, ir notikusi atsvešināšanās. Piemēram, tad, kad Jēzus Kristus stāstīja līdzību, mēs varam tur Lūkas evaņģēlijā lasīt, tā ir līdzība par dēlu, kurš aizceļo uz tālu zemi, un tad tur piedzīvo kaunu, pazemojumu, nabadzību. Tajā brīdī Jēzus Kristus klausītāji uzreiz saprata, par ko Jēzus runā. Tas bija bijis ebreju tautas piedzīvojums. Bet tagad Jēzus Kristus šo atsvešināšanās un trimdas stāvokli ir likvidējis. Viņš ir parādījis, jeb atklājis ceļu atpakaļ no tās tālās, neiedomājami tālās vietas, pat no pašas nāves valstības. Kāds tas varētu būt ceļš atpakaļ? Un Jēzus piedāvā tātad šo tagad jau jauno ceļu uz īstajām patiesajām tēva mājām. Un tāpēc tagad ik viens, kas seko Jēzu, tiek pieņemts viņa vārdā kā mīļotā meita, kā mīļotais dēls. Šis abrīnojamais uzaicinājums tiek izteikts ļoti savādā brīdī, jo Marija, par kuru mēs lasījām šajā evaņģēlija fragmentā, viņa savukārt tajā brīdī vēl piedzīvo vienu no traģiskākajiem brīžiem, kāds ir iespējams šajā pasaulē. Pamēģiniet iztēlē nostāties viņai līdzās. Vai jūs varat ieraudzīt, kāda viņa tur stāv, bēdu satriekta un raudoša? Un tad pieliecieties un kopā ar viņu ieskatāties kapā. Vai jūs esat gatavi pārsteigumam? Tur ir eņģeļi. No kurienes tie uzradās? Jo māsu brīdi atpakaļ, kad Pēters un Jānis, cik labi, kad mēs būtu lasījuši Jāņa evaņģēliju vairāk, tad tur mēs būtu nodaļas sākumā izlasījuši, kad arī viņi bija atnākuši pie kapa, un viņi pat iegāja iekšā šajā kapā, bet eņģeļi tur nebija. Ja varbūt, ka tie eņģeļi tomēr tur bija. Varbūt dažreiz eņģeļus var tā īsti redzēt tikai caur asarām. Lai kā tas arī nebūtu, man atkal šajā brīdī gribās jums dot mazliet kādu informāciju. Tad, ja jums ir līdz tās lekciju pierakstu kladītes, tad varat ierakstīt, atzīmēt. Patiesība, kas ir jāzina par eņģeļiem. Tātad, ja cilvēki piedzīvo lielas bailes un tuvumā ir kāds eņģelis, tad parasti viņam ir tendence teikt, lai cilvēki nebaidās. Jūs varat to Bībelē atrast atkal un atkal. Piemēram, pat tad, kad ir Jēzus Kristus dzimšana un tur gani ir laukā un eņģeļi parādās, gani baidās un eņģeļi saka, lai tomēr nebaidās. Daudz citu gadījumu. Jeb tad, kad cilvēki raud, tad parasti eņģeļi jautā, kāpēc? Labi, tas bija domāts vairāk kā ar smaidu, tāds kopsavilkums, bet ja nopietni, tad ja jūs kādreiz savā dzīvē piedzīvosiet tādus brīžus, kaut ko līdzīgu kā Marija, tad nevajag baidīties noformulēt savu atbildi pilnīgi, godīgi un atklāti. Kā Marija saka, viņi ir paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņu ir likuši. Viņi ir paņēmuši manas mājas, jeb mana veselība ir paņemta. Varbūt manas cerības ir pa galam. Varbūt visa mana dzīve ir pa galam. Viņi ir paņēmuši, un es nezinu, ko tagad tālāk darīt.
tās ir visas pasaules, visas cilvēces skumjas, kas ir koncentrētas šajā ainā, kur Marija skumst un sēro pie kapa. Bet tagad palūkosimies uz kādu stāvu, kurš tur evaņģēlijas stāstā lasot parādās turpat blakus. Mēs, kas šo stāstu klausamies, ja lasām, mēs jau zinām, kas viņš ir. Tikai Marijai tas būs kā pārsteigums. Tāpēc ieklausieties, kā Jēzus uzrunā Mariju. Viņš viņai saka, sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē? Es ticu, ka tā vai līdzīgi Jēzus Kristus uzrunā un sauc katru no mums. Tas ir reizē kā sveiciens, varbūt arī mierinājums, varbūt pat kā maigs pārmetums. Tas būtu it kā Jēzus saka, nu beidz, vai tad tu mani nepazīsti? Un tas ir arī ielūgums, uzaicinājums, iedrošinājums mums ir katram, jo arī mums šodien ir nepieciešama viņa mīlestība un dziedināšana. Un tad visbeidzot, kas ir mazliet mulsinošs šajā Bībeles fragmentā, ir Jēzus brīdinājums, ko viņš izsaka Marijai. Tur mēs 17. pantā to varam lasīt. Nepieskaries man. Vai ir daži citi tulkojumi, kuri saka, nesatver mani? Ko Jēzus ar to domāja? Ir daži, kuri izsaka tādu minējumu, teologi vai vienkārši domātāji par evaņģēlijas stāstiem, ka varbūt Jēzus Kristus šis augšām celšanās ķermenis bija tik jauns un atšķirīgs, ka viņš negribēja Marijai ļaut pieskarties viņam, lai viņa negūtu tā kā nepareizu ideju, ka varbūt viņš ir līdzīgs kā spokam vai kaut kas tāds. Bet tas ir, principā, maz ticams, neticams, ņemot vērā faktu, ka satiekot mācekli Tomu, Kristus pats uzaicina, pieskaries man, redzi. Tad ir daži, kur izsaka ideju, ka varbūt Kristum vajadzēja saņemt Dieva tēva akceptu par pienesto upuri. Un vēl dažādas idejas. Bet es domāju, ka atbilde ir daudz vienkāršāk un patiesībā ļoti burtiski jāsaprot. Tas ir vairāk kā brīdinājums Marijai par to, ka no šī brīža jaunās attiecības ar Jēzu vairs nebūs tādas kā vecās. Jēzus vairs neplānoja staigāt apkārt pa Galileju un Jūdeju kopā ar saviem mācekļiem, daloties regulārās maltītēs, apspriežoties par dažādiem dzīves sīkumiem. Jā, varbūt, ka viņi vēl kādu brīdi redzēs Jēzu šad un tad, bet ļoti drīz pienāks laiks, kad viņš aizies pie tēva, par ko Jēzus bija runājis atkal un atkal, ja mēs varam ieskatīties no 14. līdz 17. nodaļai Jāņa evaņģēlijā. Un tāpēc es domāju, ka šis nepieskaries man ir labākais veids, kā pateikt to, ko Jēzus vēlējās šeit pateikt. Citiem vārdiem sakot, necenties mani satvert fiziski. Necenties mani aizturēt. Jā, protams, tie ir dīvaini vārdi, varbūt dīvainā brīdī. Bet kas ir interesanti? Marija šķiet to ir sapratusi, jo viņa nav apvainojusies. Viņa nesajūt to kā noraidījumu, jo galu galā viņai ir uzticēts uzdevums. Viņa tagad ir apustulis apustuļiem, jeb vēstnesis vēstnešiem. Es redzēju kungu, un tas ir tas, ko viņš man teica. Nekas nav labāks par tiešu un personīgu piedzīvojumu. Tā tas bija toreiz, un tā tas darbojās arī šodien. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: es redzēju kungu, un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. Vai jūs jau bijāt pie saviem draugiem, radiem un kaimiņiem? Jūs jau pastāstījāt, ko Jēzus Kristus ir darījis jūsu dēļ. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Amen.
Lūgsim Dievu, un jūs varat pievienoties ar kopēju draudzes atbildi: uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs. Varenais debesu Dievs, Kungs Jēzu Kristu, mēs tevi slavējam par tavu godības pilno augšām celšanos. Tev ir nāves un ēles atslēgas, jo tu esi satriecis nāvi un ēli. Tu esi, āmen, uzticīgais un patiesais liecinieks, tas, kurš atdara un neviens to neaizslēdz, kurš atslēdz un neviens to neatdarīs. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Tagad mēs tevi lūdzam, Kungs, ļauj mums gūt līdzdalību tavā godības pilnajā augšām celšanās notikumā un dzīvībā, ko tu esi mums izcīnījis, kad tu uzveici mūsu ienaidniekus, grēku un nāvi. Lai šī jaunā dzīvība būtu mūsos tavā vārdā un tavā svētajā garā, ka mēs aizvien varam staigāt tavas augšām celšanās spēkā. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, mēs tevi lūdzam, palīdz visiem, kuri tic tev, dzīvojot jaunajā gaismā, kas atspīdēja pirmo lieldienu rītā. Dod viņiem jaunu dzīvību, ko miesas nāve nespēja uzveikt. Palīdz tiem, ka tie nebaidoties no saviem ienaidniekiem, grēka un nāves, varētu turēt drošu prātu, jo viņi zina, ka tu šos ienaidniekus jau esi pārspējis. To lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Šajā brīdī mēs aizlūdzam gan par Filadelfijas svētā Jāņa draudzi un mācītāju Gāju Galiņu, gan par Īles draudzi Latvijā un mācītāju Oskaru Laugalu. Mēs tāpat lūdzam arī par mūsu baznīcas virsvaldi, par prāvestu Sāru Meglīti un arhibīskapu Lāmu Zuševicu. Kungs svētī. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Kungs, nāc pie mums, kā tu nāc pie saviem pirmajiem mācekļiem un dod mums savu mieru. Dod mums palikt šajā mierā līdz galam. Un kad tu sauksi mūs prom no šīs dzīves, tad ļauj mums aiziet mierā, drošībā, ka tu esi augšām celšanās un dzīvība. Un beidzot, kad tu atkal atnāksi godībā, dod mums prieku par augšām celšanos. Tad līdz ar lielo ticīgo pulku, ko neviens nevar saskaitīt, ļauj, ka mēs dodam tev godu un slāvu un pateicību, jo tavas nāves un augšām celšanās dēļ mēs tad varam ieiet mūžīgajā svētībā. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. To mēs lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Amen. Gatavojoties svētiem vakarēdienam, mēs dziedāsim 311. dziesmu.
Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tiešām tā ir labi un tā pieders. Un ir svētīgi, ka tev visspēcīgais Dievs un mūžīgais Tēvs visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šodien ar gavilēm pateicam. Jo Kristus ir upurēts kā mūsu lieldienu jērs, viņš patiesais jērs, kas nes pasaules grēkus. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debes Tēvs. Svētī svēto mielastu visiem, kas pie tava galda sapulcēti no šīs maizes sēdīs un no šī biķera dzers. Un līdz ar to būs savienoti ar tavu dēlu kungu Jēzu Kristu pēc viņa apsolījuma. Amen. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visi. Amen. Nāciet, jo viss ir sataisīts.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Aleluja! Lūksim. Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar lieldienu sakramentu, izlej pār mums savas mīlestības garu un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu tevī, caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen.
noslēdzot mūsu dievkalpojumu, mēs kopīgi dziedāsim 204. dziesmu. Amen. Ir vēl kā daži ziņojumi, un gribētu sākt ar divām vēstulēm, kuras mēs kādu draudzi esam saņēmuši. Pirmā ir no prāvests Anits Vārsbergas pāžas, kas ir Lelp Amerikā priekšniece un arī arhibīskaps garīgā vietniece 2003. Gada lieldienās. Lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Mīļās Lelp draudzes un garīdznieki un darbinieki, Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Aleluja! Satveriet šo augšām celšanās spēku. Laikā Kristus izlauzās no kapa, jauna dzīvība izlaužas no jums un parāda sevi mīlestības darbos un ievainotās pasaules dziedināšanā. Lai pats Kristus, kas ir dzīvs mūžīgi, kas ir mūsu jaunās dzīvības avots, neļauj norimt jūsu sirds priekam un dāvā jums mieru šodien un vienmēr. Ticībā, cerībā un mīlestībā jūsu prāvest Anita Vārsbarga pāža. Es atvainojos. Un šajos skaistajos Kristus augšām celšanās svētkos novēlu ikatram pieredzēt viņa tuvumu un gaviles par viņa nāves un mīlestības uzvaru. Viņš lai atbild mūsu lūgšanām par visiem, kuri viņu nepazīst, un par visiem, kuri meklē pēc viņa spēka, gan Ukrainā, gan citur, nemieru un baiļu plosītā pasaulē. Tas kungs ir augšām cēlies. Viņš atradīs ikvienu un žēlastībā paliks klāt, kamēr acis atvērtas un sirdīs ieplūdīs miers un prieks.
jūsu arhibīskape Lauma. Tad es ticu, ka mēs visi esam sajūsmināti, esam ļoti pateicīgi par skaisto muziku. That was very nice, wonderful. We very enjoyed. Thank you very much. Un tā kā tajā dievkalpojuma lapiņās bija jāsaliek tik daudz no dievkalpojuma, man nepalika vieta vēl dažiem ziņojumiem, kas ir uz nākotnē, tāpēc tagad uzmanīgi noklausieties. Tad arī pēc nedēļas te būs dievkalpojums. Protams, jūs visi esat mīļi aicināti, bet tas būs mūsu dievkalpojuma parastajā laikā 10:10. Tā kā nebūs nākošais tik agri jānāk uz dievkalpojumu. Savukārt 23. aprīlī, tā ir svētdiena pēc 2 nedēļām, tad dievkalpojums būs 11:00. Un tas būs mazliet īpašāks dievkalpojums. Es jūs patiešām ielūdzu visus. Tā būs mana amatā ieviešana. Mazliet jau savādi ir. Es būšu vairāk kā 2 mēnešus. Šeit jau it kā bijis, bet labi, labāk vēlāk nekā. Tā kā ja es esmu tā dzirdējis, kad arī tiek gatavot tādu plašāku dievkalpojumu svētku programmu, būs arī viesi, gan prāvests un arī vēl citi mūsu iecirkņa mācītāji. Tā kā patiešām visi esat mīļi aicināti. Un tagad, protams, nav nekur jāsteidzās, mums ir apsolīts kafijas galds pēc šī dievkalpojuma. Šķiet, ka es esmu apmēram visu pateicis. Vai varbūt draudzes priekšniekam, vai vēl kādam ir kas sakams? Paldies! Tad ejiet ar mieru, kalpojiet tam kungam ar prieku.